Vēlies automašīnu iegādāties Eiropā, tad šis video būs sīki un smalki izklāstīts pa punktiem, kā tas notiek, cik izmaksā process un kā beigās un cik ilgā laikā tu tiec pie savu jaunā auto no Eiropas. Automašīnas mēs skatāmies Eiropas lielākajos sludinājumu portālos un izsolēs. Par pašu automašīnu mēs noskaidrojam detaļas līdz pat sīkākai niansei, jo ir tā, sniedzot šādu pakalpojumu, es uzņemos atbildību par produktu, kur es jums piedāvāju. Līdz ar to manās interesēs nav noslēpt kādus defektus vai neminēt kādu būtisku informāciju, jo attiecīgi es par šo auto uzņemos atbildību, un ja es šo defektu neesmu minējis, tad man šis defekts ir jānovērš. Līdz ar to risks uz to, kad jūs iegrābsieties vai saņemsiet auto ar būtiskiem defektiem, to nezinot, nepastāv. Līdz ar to manās interesēs ir iedot detalizētu sīku informāciju par mašīnas vizuālo un tehnisko stāvokli, par apkopi vēsturi, cik viņam ir bijuši īpašnieki, vai auto ir bijis iesaistīts negadījumos, vai viņam ir krāsotas detaļas. Tāpat arī pievēršam uzmanību par tādām sīkām niansēm, kādas ir riepas, kāds ir salona nodilums vai virsbūvē švīciņas, buktes, kur viņas ir, un tas tiek atspoguļots jums video vai foto formātā, kur parasti es nosūtu jums WhatsAppā uz telefonu. Un, lai es nepalaistu garām piedāvājums plašajā Eiropas tirgū, es izveidoju katram klientam filtru, un tālāk tad man e-pastā nāk katram klientam individuāls piedāvājums, ko līdz tirgū parādās auto, kurš atbilst tavām vēlmēm. Tātad, ko līdz man parādās piedāvājums, es, protams, pirmkārt apskatos viņu pats un saprotu, vai viņš maz ir izskatāms un vērtējams. Ja savukārt tas auto man uzrunā, tad es atsūtu jums piedāvājumu WhatsAppā. Ja tas ir auto portāls, tad tur būs links uz saiti. Ja savukārt tā ir izsole, tad es no izsoles izvilkšu visu informāciju, ko būs nepieciešams zināt, lai to auto izvērtētu. Ja šis auto jūs nav uzrunājis, tad es nemaz sīkāk neiedziļināšos. Ja savukārt šis auto jums arī ir iepaticies, tad, protams, mēs veicam tālākās pārbaudas procesus, lai zinātu jau detaļās, kāds ir auto tehniskais un vizuālais stāvoklis. Piegādes laiks ir atkarīgs no tā, kur auto, protams, atrodas un caur kādu platformu mašīna tiek iegādāta. Jo, piemēram, ja mēs mašīnu pērkam izsolē, tad izsolē ir vajadzīgs laiks, lai no mašīnas atrašanās punktu viņu nogādātu loģistikas centros, kur transporta kompānijas viņu savāc. Savukārt, ja mēs pērkam no dīlera, tad, protams, ko līdz notiek darījums, tad es varu pasūtīt transportu, un tad tā loģistika plānojās tik ilgi, cik noslogot ir auto piegādātāji un arī cik tālu ir mašīna no lielākajām Eiropas pilsētām. Līdz ar to vidēji mēs rēķinam aptuveni 1 mēnesi. Protams, var atvest auto 2 nedēļās, un no Francijas tas var ielikt arī 1,5 vai pat 2 mēnešus. Tāpēc tas process vidēji klientiem saku, ka tas aizņem 1 mēnesi. Tātad visus auto, kurus mēs atvedam no Eiropas, viņi visi tiek pārbaudīti mūsu servisā. Lai mēs būtu droši, ka auto mēs nododam klientam teicamā kārtībā, ka mašīnai nav nekāda defekta, tādēļ šajā pārbaudas procesā tiek pārbaudīta gan ritošā daļa, gan motora darbība, gan sprauslas, turbīnas, pieslēgts kompis, veikta diagnostika un iziets visam cauri, lai mēs pilnīgi droši varētu mašīnai veikt tehnisko apskati. Tātad, ja mēs pērkam defektētu auto, pilnīgi noteikti es par to būšu informējis, un lai šos defektus novērstu, tad mēs servisā šo auto sagatavosim un pilnībā parūpēsimies, lai auto tik nodots jūsu rokās gatavā kārtībā. Un jā, reģistrācijas process ir gaužām vienkārši priekš klienta, jo šobrīd CSDD piedāvā tādu iespēju, ka privāta persona var iedot vai arī juridiska persona var iedot pilnvaru RZ autoparkam reģistrēt šo auto jūsu vārdā. Līdz ar to, tad, kad auto jau ir gatavs, pabeigts un gatavs reģistrācijai, tad attiecīgi mēs uz pilnvaras pamata braucam uz CSDD un veicam visas reģistrācijas darbības, tātad izveidojam tehnisko pasi, uzliekam mašīnai numurs, tāpat arī apdrošinam un veicam tehnisko apskati. Līdz ar to jūs kā klients mašīnu saņemsiet jau gatavu savā vārdā ar numuriem un iziet tehnisko apskati savās rokās. Kā veidojās Eiropā noskatītajam auto cena? Tātad, ja mēs principā mašīnu iegādājamies par 15 000 eiro, tā nav cena, kas jums sanāks šeit galā, jo šai cenai, par kuru mēs auto iegādājamies, nāk vēl dažādi izdevumi klāt. Piemēram, ja mēs mašīnu pērkam arī izsolē, tad izsole arī paņem komisijas maksu, kas, protams, varijē atkarībā no izsoļu portāla, bet vidēji tie sastāv 400 eiro. Tad mums jārēķinās ar transporta izdevumiem, kas pie šodienas degvielas cenām vidēji sastāv 700–800 eiro.
mūsu pakalpojums, kas ir fiksēts 730 eiro, un tad pārējie izdevumi ir atkarīgi no tā, kāds ir mašīnas vispārējais stāvoklis. Vai viņam jāveic tehniski remonta darbi, vai krāsu darbi, vai pulēšana, vai tīrīšana. Protams, mēs šos visus procesus varam veikt, bet pirms mēs pieņemsim lēmumu par īsta auto iegādi, mēs šos ciparus visus saliksim uz papīra, un jums būs pilnīgi skaidrs, cik jums izmaksās pilnībā gatavs auto no mums. Un tad, kad visi procesi ir pabeigti, tad viens variants, ka jūs atbraucat savam iegādātajam auto pakaļ šeit pie mums Kuldīgā Stacijas ielā 3A, vai arī, ja tāda vēlme ir, varam auto piegādāt uz jūsu norādīto adresi pēc jūsu izvēles.